Labvakar laika ziņās. Šī diena Latvijā aizvērtējusi ar rudenīgiem laikapstākļiem, debesis aizklāja mākoņi, vietām arī lija, bet gaisa temperatūra nepārsniedza +9, +12 grādus. Rudenīgi laikapstākļi turpināsies arī rīt, bet aplūkosim, kāds laiks ir gaidāms Eiropas lielākajās pilsētās. Rīt Romā jārēķinās ar nokrišņiem, tur gaisa iesils līdz +20 grādiem un debesis skaidrosies tikai brīžiem. Nokrišņi nav gaidām Atēnās, tur krietni karstāks, maksimālā gaisa temperatūra sasniegs +27 grādus. Marseļā savukārt iesils vien līdz +17 grādiem, tur nokrišņi netiek prognozēti un starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule. Jau arī sausāks laiks Eiropas rietumos, Briselē gaisa temperatūra +14 grādiem, Londonā iesils līdz +16 grādiem. Eiropas centrālajā daļā vietām gaidāmi nokrišņi, bet Eiropas ziemeļos laiks būs sausāks un tur arī diezgan vēss. Maksimālā gaisa temperatūra Helsinkos vien ap +10, +11 grādiem. Šī nakts Latvijā arī dzestra, bet arī nokrišņiem bagāta. Mūsu teritorijas čērsos plaša nokrišņu zona, debesis aizklās bieza mākoņu saga un tikai rīta dienas otrajā pusē starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule. Arī dienā vietām sagaidīsim lietu. Nakts tātad mākoņaina, arī dūmakaina, atsevišķos reģionos sabiezēs miglu un tā apgrūtinās redzamību arī rīta stundās. Daudz viet līs un piepūtīs lēns vējš. Maksimālā gaisa temperatūra šajā naktī piekrastē būs ap +8, +9 grādiem. Valsts rietumos, Kurzemē +7 grādi, valsts vidienējā +8 grādiem, bet valsts austrumos vietām termometra stabiņš noslīdēs līdz +6 grādu atzīmei. Dienā savukārt maksimālā gaisa temperatūra būs līdzīga, kāda tā bija arī šodien. Gaisa iesils vien līdz +8, +13 grādiem. Arī dienā vējš saglabāsies lēns un mākoņu debesīs būs diezgan daudz, kā arī vietām līs. Bet dienas otrajā pusē jau dažbrīd uzspīdēs saule. Rīgā nakts būs nokrišņiem bagāta un mākoņaina, gaisa temperatūra naktī būs ap +8, +9 grādiem, bet dienā nokrišņi pakāpeniski mitēsies un tikai brīžiem iespējams, ka nopelēs kāda lietuspila. Dienā gaisa iesils līdz +10, +11 grādiem. Un tad brīvdienas aizvērtēs ar saulaināku un sausāku laiku, bet naktas stundās, gan naktī uz sestdienu, gan arī naktī uz svētdienu atkal sagaidīsim salnu. Sestdien zemākā gaisa temperatūra gaidām Latvijas austrumos un arī valsts vidienē, siltāks būs piekrastē. Dienā gaisa iesils līdz +11, +14 grādiem. Nec naktī, nec arī dienā nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš, līdz ar to atkal veidosies migla, un svētdien līdzīgi pušot lēnam vējam jārēķinās ar to, ka redzamība nakts un rīta stundās pasliktināsies. Gaisa naktī atdzesīs līdz 0, +8 grādiem, bet dienā iesils līdz +11, +14 grādiem. Šobrīd laikas ziņās tas viss. Palieciet kopā ar Latvijas televīziju.